aicināšu tātad sesiju vadīt ārsti, rezidenti, psiholoģi, psihoterapeiti, Ukrainas valsts robežsardzes dienesta, medicīnas dienesta kapteini no Ukrainas ar prezentāciju no gūsta atbrīvotu pacientu psiholoģiskās rehabilitācijas īpatnības Hannu Revunets. Jā. Доброго дня. Чутно мене так? Labdien, vai mani var dzirdēt? Jā. Es vēlos jūsu uzmanībai svarīgu un sarežģītu tēmu sniegt. Un tēma ir šāda: no gūsta atbrīvoto karavīru psiholoģiskā reintegrācija. Diemžēl Ukrainai ir tāda skumja un unikālā pieredze, pacienti, kas atgriežas no gūsta. Un mums arī nebija šādas pieredzes pirms kara, taču tagad mums ir tā ir un diemžēl. Sākumā no 22. gada līdz šai dienai tātad mūsu robežsardzes dienestā ir no gūsta atbrīvoti 729 karavīri. Un apmaiņas rezultātā viņi visi nonāk Kijevas robežsardzes hospitalī, un tur notiek viņu reintegrācija. Kas notiek ar viņiem? Ar cilvēkiem, kas ir pabijuši karagustā. Tā ir diezgan traumatiska informācija klausītājiem. Tas ir svarīgi, kāpēc viņam ir vajadzīga reintegrācija un kāda psiholoģiskā rehabilitācija ir jābūt. Pilnīgi visi karavīri, kas ir pabijuši gūstā, vai tas ir pusgads, vai 4 gadi, 4,5 gadu, viņi saskarās ar fizisko, un psiholoģisko vardarbību. Psiholoģiskas. Jā, psiholoģiskā spīdzināšana, viņi dzird visu laiku, kā citus sit aiz sienas, kad viņa dzird, kad šis cilvēks dzird, kā savā dzimtajā zemē viņu negaida neviens, ka nekad viņš neatgriezīsies. Un viņš tajās spīdzināšanās istabās viņš visu laiku pavadīs, tas noteikti pazemina psiholoģisko stāvokli. Un arī atsevišķais punkts, tā ir fiziskā spīdzināšana. Tas nav vienkārši kā sit, kā tas notiek, teiksim, uz ielas, bet tā ir tāda izmeklētā vardarbība ar kaut kādiem kresliem, kājām, sit, staigā pa cilvēku ķermeniem. Viņi norauj nagus, staigā pa dzimumu orgāniem, viņi sit pa pirkstiem ar āmuru, arī izvaro dažādos veidos, un lielākā daļa šīs vardarbības notiek tad, kad kara gūstekņi ir kaili, un viņi nokailināti, un nopratināšana notiek visbiežāk arī tad, kad karā gūstekņi ir kaili. Tātad tā ir spīdzināšana ar badu, kad, piemēram, ir tējas tase ar karstu tēju, un 30 sekundžu laikā ir jāizdara šī karstā tēja. Un ja tu to neizdarīsi, tad tevi sitīs.
par jebkura veida kļūdām, un tas kļūdas var būt jebkādas. Piemēram, nepareizi noziedāja Krievijas himnu, kaut ko nepietiekami ātri izdarīja, un ir paredzēti sodi par jebkuru šādu kļūdu pēdiņās. Un vienā no situācijām, kad karavīru aizslēdz kamerā, gumijas kamerā, un tas izmērs ir 1 metrs uz 2 metriem, ļoti, ļoti maza kamera, un visi griesti, grīda un sienas ir apšūti ar gumiju. Un šī grīda ir uzstādīta noteiktajai leņķī, nav toaletes šajā kamerā, visi izkarninājumi notiek šai pašā kamerā, un tas viss krājas. Un viņam nedod uz šķīvja ēdienu, bet vienkārši dod to ēdienu. Tas ir tas, ar ko mūsu karavīri saskarās Karagustā, un tad, kad viņi nonāk pie mums, viņiem ir bailes, viņi ir fiziski un psiholoģiski iztukšoti. Ļoti bieži cilvēku svars ir ļoti minimāls, viņi zaudē pat 70 kg. Daži ir apgrieztiem pirkstiem, ir bijuši gadījumi, kad dzimuma orgāni ir nogriezti. Un pirmajā posmā, kas ir stabilizācijas posms līdz 4 nedēļām, mūsu galvenais uzdevums ir stabilizēt viņu psiholoģisko stāvokli. Pašā hospitalī viņi pavada ne vairāk kā mēnesi. Pēc tam viņi dodas uz rehabilitācijas centriem vai sanatorijām, kur arī ar viņiem veic rehabilitācijas pasākumus. Un pirmajās dienās mūsu uzdevums ir minimizēt traumēšanu, kas var notikt netīšām, kas var notikt medicīnas iestādē. Par triggeri šādiem pacientiem var būt jebkas. Viņi ļoti asi, ļoti jutīgi reaģē uz klauvēšanu pie durvīm, kad istabā ienāk medicīnisks personāls. Viņiem skaņa, atvērto durvju skaņa nozīmē, ka viņu sitīs. Un, kad tu ienāc viņa palātā, viņi pat ja ļoti rūpīgi, ļoti klusu to dari, viņiem ir noteiktas īpatnības, viņi tur savas rokas aiz muguras, galvā pagriezta uz leju, apmēram 2 nedēļas viņi uzvedas apmēram tādā pašā veidā, kā viņi uzvedās esot Karagustā. Un pēc tam cilvēki lēnām sāk saprast, ka viņi vairs nav Karagustā un brīvāk sāk uzvesties. Ejot, staigājot pa istabu, viņi turās tuvu sienai, nevis pa istabas centru, viņi cenšas nevienu neaiztikt fiziski, ļoti uzmanīgi ar aiz muguras paslēptām rokām viņi staigā pa telpām. Un tātad hospitalī viņiem iedod apģērbus, un pat apģērbu krāsai ir nozīme. Un vienā reizē bija tās gadījums, kad krāsas bija apmēram tādas pašas kā gustā, un viņi ļoti specifiski reaģēja uz to. Viņam, protams, ka tas asociējās ar Karagustu.
Un viņi ļoti specifiski reaģē arī uz pieskārieniem. Mūsu kultūrā ir pieņemts, ka viņus apskauj, piemēram, radinieki apmeklējot savus radiniekus. Un nevienmēr mums jautā, vai drīkst apskaut, un šādā situācijā viņi krīt ceļos, ir redzams, ka viņus nedrīkst labāk viņus neapskaut, bet viņi nesaka to vārdos, jo 4 gadu laikā tas viņi to nav pieredzējuši. Un mums ir jārada tādi apstākļi hospitalī, lai viņi būtu drošībā, lai viņi justos drošībā. Mums ir jādara tā, ka pacients pats kontrolē visus procesus, kas uz viņu attiecas, visu ārstēšanas un rehabilitācijas procesu. Tas ir tas gadījums, kad mēs pārunājam ar pacientu visus turpmākus ārstēšanas soļus. Jo parasti tad, kad militārajā medicīnā, kad visi ir karavīri, un nevienmēr tas tā notiek, ka ārsti saka, ka nākamais solis būs šāds, un vēl nākamais būs šāds. Un parasti militārajās iestādēs viss notiek tādā komandu līmenī, ka tu vienkārši ej tur un dari to. Šajā gadījumā ar ārstiem tiek veidots īpaša saikne, lai pacienti zinātu, ko viņi darīs pēc stundas, nākamajā dienā, nākamajā nedēļā. Un tas ir pie tam, ka pacientiem ir ļoti pazemināta operacionāla atmiņā un arī kognitīvas funkcijas. Un pacientam ir ļoti grūti pat atcerēties, ka viņam ir jādodas otrajā stāvā, piemēram, uz 14. kabinetu, un viņam ir grūtības šo informāciju iegaumēt. Tas notiek tādēļ, ka ilgstošu laiku gūstā un lielākoties mūsu pacienti atradās gūstā ļoti ilgi, gadiem ilgi. Parasti tas tā notiek. Lielākā daļa mūsu robežsargu Mariupolē vai citos dienvidu reģionos nonāca gūstā vairākus gadus. Un sakara ar to, ka kara gūstā pacients nesaņēma pietiekamu informācijas daudzumu, viņiem lika mācīties kaut kādu dzeju krievu valodā vai dziesmas krievu valodā. Un tad, kad cilvēku atbrīvo un viņš nonāk parastajā vidē, ir ļoti liels informācijas daudzums. Viņam ir jāapzinās un jāsaprot, ka ir draugi, ir rādi, ka ir dienas, kurā vajag aizpildīt kaut kādus dokumentus, un tuvinieki brauc ciemos un tā tālāk. Un tas viss notiek vienlaicīgi. Es uzskatu, ka šis ir tāds trūkums mūsu sistēmā. Es uzskatu, ka pirmajās 2 nedēļās pēc gūsta un vienlaicīgi ar ārstiem, ar pacientu strādā arī prokuratūra, koordinācijas štābs un drošības dienesti, un arī izlūkdienesti. Visi sāk strādāt uzreiz ar šo bijušo kara gūstekni. Un šis darbs faktiski ir pastāvīga traumatizācija, jo visiem dienestiem ir nepieciešams iegūt detalizētu informāciju par to, kas ar šo pacientu notika kara gūstā,
un viņi atkal un atkal taujā, un pacientam ir jāstāsta ar to atkārtot. No vienas puses tā ir traumatizācija, jo cilvēkam gribas aizmirst to pēc iespējas ātrāk, bet ja mēs ļausim uz mēnesi to aizmirst un pēc mēneša pie viņa vērstos ar jautājumiem, kur tu biji un ko tu tur darīji, tad būtu vēl lielāka traumatizācija. Ir ļoti svarīgi šajā posmā, un mēs izstrādājam noteiktus protokolus, ir sākums, ir svarīgi sākt seksuālo rehabilitāciju, kā jau teicu, ka liela daļa kara gūstnieku tika izvaroti. Un viņiem ir vieglāk sākuma posmā, viņam ir vieglāk pastāstīt par to, ka viņi tika izvaroti, ja viņi tika izvaroti. Pēc mēneša viņi vairs nevarētu to tā brīvi stāstīt. Un pirmajā tikšanās reizē, tad, kad pacients ir izkāpis no autobusa, viņš nonāk pie ārsta pirmo reizi, un ārsts saka, lūdzu ģerbieties, tagad es jūs izmeklēšu. Un parasti pacienti saka, ko tieši vilkt nost, vai nu bikses, vai kreklu. Un šajā gadījumā vienas sekundes laikā šis pacients ir jau atkailināts. Šajā posmā viņiem vispār nav tāda kā kauna sajūtas, jo viņi ir pieraduši ļoti, ļoti ātri vilkt nost visas drēbes. Un viss ir kārtībā, tāda bija aina viņam galvā, ka kaut kādi 10 Krievijas drošības dienesta darbinieki bija klāt, tad, kad šis cilvēks atradās Karagustā. Un šī dabiskais kauns, viņam ir jāatgriežas pakāpeniski pacientam atbrīvojoties no gūsta. Diemžēl tādi tie novērojumi, ko mēs redzam mūsu hospitalī, diemžēl neviens pacients pat pēc ilgstošas rehabilitācijas, neviens pacients neatgriežas tādā pašā stāvoklī, kādā viņš bija pirms Karagūsta. Tātad mēs nodrošinām fizisko un psiholoģisko drošību. Sākumā mēs izvērtējām psiholoģisko stāvokli un lielākoties mums ir tāda eiforiskā reakcija, viņi ir laimīgi un apmierināti, ka atrodas mājās, bet taču šis eiforijas stāvoklis ātri beidzas. Un, jo ilgāk viņi bija Karagustā, jo ātrāk šī eiforija beidzas, viņa sāk apzināties, kur viņš atradās un kas ar viņu, ko ar viņu darīja. Tāpēc pirmās nedēļas laikā viņu garastāvoklis mainās, viņu miegs, arī miega traucējumi notiek, kas ir interesanti, jo parasti viņi labi gulēja, esot Karagustā. Bet brīvībā miega traucējumi notiek biežāk. Mēs veicam medikamentu terapiju, un otrajā nedēļā tā kliniskā depresija, piemēram, notiek, un mēs palīdzam atjaunot kontroli pār savu dzīvi un mēs ļaujam izvēlēties pacientam, ļaujam izvēlēties rupmaize vai baltmaize izvēlēties. Viņš nevar izvēlēties pats, jo Karagustā nebija nekādas izvēles. Un atsevišķas tādas problēmas situācijas gadās, ka viņi ir ļoti tievi
un brīvībā ēdiena ir daudz, un tuvinieku nes ļoti daudz ēdiena. Pacienti sāk ļoti ātri ēst un notiek fizioloģiskas problēmas un rodas dažas medicīniskas problēmas tādēļ. Turpmākajā dzīvē un pacienti cenšas visu laiku turēt kaut kādu ēdienu blakus sev, banānu, šokolādi vai vēl kaut ko, kas ir brīvi pieejams. Viņa saka, ka te ir maizīte vai vēl kaut kas, kas viņam tas ir svarīgi, lai ēdiens būtu brīvi pieejams viņam netālu no viņiem. Tas arī saistīts ar badu, ar kuru viņi saskarās Karagustā. Un arī šajā posmā mēs veicam, mēs stāstām ar viņiem, par viņiem stāstam, kā tas grūtības, ar kurām viņi saskarās, ir pilnīgi normāli, un mēs normalizējam pakāpeniski šos procesus. Šajā laikā mēs ekspozīcijas terapiju neveicam, mēs neliekam viņiem stāstīt par savu traumu, un arī kontaktus ar medijiem un draugiem mēs ierobežojam, ar radiem gan neierobežojam, tas ir grūti, bet cenšamies norobežot cilvēku uzmanību. Un šajā posmā veicam ar pacientiem mākslas terapijas nodarbības, baseinā, viss, kas palīdz viņiem fiziski izjust savu ķermeni un pārslēgties. Un ārterapija, mākslas terapija notiek neanalizējot viņu radošumu, vienkārši tāda kā meditācija, viņiem gleznojot un zīmējot. Nākamais etaps ir akūtas adaptācijas posms, un mēs cenšamies veikt mākslas terapijas nodarbības, un arī paša stabilizācijas metodes mēs veicam. Mēs arī trauksmes kontroles tehnikas mācām, un arī pakāpeniski tādas nopietnākas psiholoģiskas terapijas veicam, un arī es novēroju šo gadu laikā, kad strādāju ar bijušajiem karagūstekņiem. Ir tāda lieta kā suņi, jo suņi kož karagūstekņus. Tā ir tāda plaši izplatīta prakse Karagustā. Un pats mūsu pacienti baidās no suņiem pēc Karagustā. Tas ir ņemot vērā to, ka daži no robežsargiem ir kinologi, un viņam visu laiku ir bijusi darīšana ar suņiem. Šajā posmā viņi baidās no suņiem. Pareizi pēc protokola būtu pareizi neveidot kontaktu ar suņiem, robežsargiem. Taču viss, kas notiek ar suņiem hospitaļa teritorijā, mēs varam to kontrolēt. Taču, ja viņš brauks ārpus slimnīcas pie saviem radiem, tad diezgan liela iespējamība, ka ka pacienti saskarsies ar suņiem, jebkurā vietā Ukrainā ir daudz suņu, un kāda būs reakcija saskaroties ar suņiem. Lai nebūtu šī nekontrolēta stresa, mēs šo stresu ar to strādājam jau hospitalī. Mēs praktizējam kanisterapiju, un šī ir pilnīgi kontrolēta terapija. Tātad tiek kontrolēta suņa terapija, ko dara kanisterapeits.
un blakus pacientam visu laiku atrodas psihologs tur aiz rokas, vai arī roka saskarās. Un šādā noteikta veidā mēs barojam suni vai arī glāstam dažādas nodarbības, lai pacients pēc iespējas ātrāk adaptētos suņiem un dzīvniekiem, kas ir visu laiku mums apkārt. Tas ir pretrunā ar protokolu, taču praktiskajā dzīvē tas dod labus rezultātus. Un es aicinu vairākas reizes šos suņus, lai pacients varētu adaptēties. Un trešais posms arī kontakta atjaunošana ar ģimeni un atgriešanās pie bāzes sociālajām lomām. Ja šajā trešajā posmā mēs jau varam aicināt uz slimnīcu pacienta tuviniekus, mēs arī izskaidrojam, kas ir normā saskarē ar pacientu šajos apstākļos. Un trešajā mēnesī mēs uz traumām fokusēto terapiju veicam un arī aktīvi piesaistām dažādas sociālas aktivitātes. Mūsu hospitalī ir iespējas veikt hipoterapiju, kas ir zirgu terapija, arī niršanā zem ūdens, tātad divings. Mēs arī cepam maizi, aktivitātes, kas ļauj cilvēkam izmēģināt kaut ko jaunu, kaut ko pārslēgties, izmēģināt sevi jaunas sociālas lomas. Mēs arī veidojam ekskursijas, un pacients atrodas citu cilvēku starpā un lēnām adaptējas, jo daudzi pacienti, ka viņiem šķiet, ka uz viņu visi skatās un ka visi zina, ka viņš ir bijušais karagūsteknis, taču patiesība tā nav. Un ceturtais posms ilgst līdz 1 gadam, un tā ir traumatiskas pieredzes apstrāde. Mēs pieslēdzam ekspozīcijas terapiju, uz traumām fokusēto terapiju. Šajā posmā mūsu pacients visdrīzāk jau ir atgriezies dienestā. Mūsu sistēmā tas notiek tā, ka apmēram mēnesi pacients atrodas hospitalī, pēc tam vienu mēnesi rehabilitācijas centrā vai sanatorijā, un pēc tam pacientam ir 3 mēneši atvaļinājuma laika, un pēc tam arī šajos 3 mēnešos viņi atgriežas, viņiem ir iespēja atgriezties dienestā. Lielākoties cilvēki, šādi pacienti atgriežas dienestā vai arī sāk civilo dzīvi. Un tad pacients atgriežas civilajā dzīvē vai arī atgriežas militārajā dienestā, taču hospitalī mēs tāpat monitorējam šo situāciju un izsaucam pie mums ik pa laikam, lai izvērtētu psiholoģisko stāvokli. Diemžēl 4% cilvēku, kas ir bijuši karagustā, viņiem ir nepieciešama pastāvīgā psihiatru uzraudzība, un viņi atrodas psihiatriskajā slimnīcā. Un tātad ir arī ilgstošā terapija un atbalsts. Un es teiktu, ka šobrīd apmēram 7000 Ukrainas karavīru vēl joprojām atrodas karagustā, un apmēram 20 000 civilo atrodas Krievijas gustā. Mēs ceram, ka viņi visi atgriezīsies, un mums būs pienākums viņus adaptēt civilajai dzīvei.